Čau visiem! Čau! Kur mēs esam? Azarpriedēs. Jā, Burtniekā. Esam uz ledus jau. Mazliet nokavēšanos. Te jau veči jau sēž, jau ķer. Mēs tagad atnācām uz pagājušā gada vietu, kur ar Gintu bijām. Zem baznīcas. Tagad neko, pirmie urbumi. Saķersim dzīvo kaut kādu, ieliks pāris ūdas un tad katrs par sevi. Es iešu uz dziļumu tur skatīties, ko var dabūt ar blitku ar balansieri. Gins jau skrien ar elektrisko, ko viņš tagad neņēma līdzi ar rokas bori. Es te vienu izurbu ārprāt. Tur ir tāds ledus drausmas. Ko vēl pāris āliņus izurbšu un ķersimies pie dzīvo ķeršanas. Tā kā skatieties tālāk, ko mēs šodien sadarīsim. Ok, laižu. Tu liekas, ka palnāks bija, ne? Jā, liekas, ka ātrāk izgāja cauri. Bet nu es tāpat neparakstītos. Tāpat uzvedēju. Tas ir garā. Tas ir tāds te attālums. Te jau vairāk baltais ledus. Tur bija labais ledus vairāk, tāpēc bija ilgāk kurpties. Tas nāks pie šitā. Pie šitā nāks? Jā. Izskatās cerīgi. Ņemšu atkal mazo zelta disko bumbiņu. Un tad jau skatīsies, vai būs vai nebūs uz šito. Ja ne, tad noteikti mainīšu uz sarkanu. Nu, sākšu te kā pagājušās reizes veiksmīgo marmešku. Ķiršu sarkanais banāniņš ar Svarovskī kristāliņu. Tak. Vajadzētu laikam iebēt bišķu barību iekšā. Šodreiz ir mazliet savādāka barība. Nav salmo universālais. Ir salmo feeders. Viņa tāda kā vairāk pēc cepumiņiem un mazliet smalkāk. Iebēs no augšas vienu un tad bumbuli ielaidīs. Dziļums tad 2,2 te. Barotavu īsti pat nevajag. Var tāpat no augšas. Cepumiņus. Cepumiņus vārds? Tak. Darbojas. Višķi sniedziņš uzsniedzis. Un apakšā tas guldais ledus. Un vietām dikti slidens. Izborēju vēl vienu āliņu. Tur Sintie, ko izborēju, tur ir drausmīgi zāles apakšā. Te ir tīrāks. Uzslēdzot platāku leņķi, tev var uz malām paskatīties. Tur ir kaut kāda zāle vai nav. Te viss tīrs izskatās. Nu, tur tas iepriekš. Viņš bija, tur tāds te Sintie. Visienos zāļos. Tā, un jānopērk licence. Atkal kā vienmēr sāk makšķerēt un aizmirst to licenci paņemt uzreiz. Tarām! Pirmā šodien uz mums 3. Tā. Uzreiz ielaidīsim karcerī, apdomāties viņu. Vēl pārīt, un tad jau krāmiesim uz ūdā. Jā, iekšā. Sasalis spainis.
noskaidīt. Tā ikas lapi atstāja mašīnā. Cintija arī. Dabūju spaini arī. Ārā. Nu jā, atstāts ūdens un atstāja mašīnā un viss sasala. Un krāmēja iekšā, kamēr. Tev mēs tūlīt varēsim jau meklēt, kur ūdens iekrāmēt. Gintu, mums jau ir, ko tu gaidi? Neviens nav, kas man kausiņu un roku tur uzteic. Gints ar slinko. Tā mēs te saldējam uz taik roka. Sintijai vēl viena rauda. Ja, kamēr es te vēju to spaini, aizcieto to. Kā viņas tur nesalst. Tikmēr aizgāja prom zivis. Šodien ziema atgriezusies. Izbraucot bija -8. Te pie ezera es nemaz neapskatījos. Arī kaut kas tas pats varētu būt. Jāuzliek svaigs tarpiņš. Iepriekš ar tāpat bija iedeva pa zobiem un vairāk neņēma. Tikko kā uzliek svaigu tarpiņu. Tā paņēma uzreiz. Nu, nav vairāk. Aiziešu tur tajā zālē, jā. Aliņģi paskatīšos, kas tur ir. Bet tajā zālēs kaut kas pienācis. Hop. Tāpēc, ka jau kārtiņa uzsalusi. Tur bija mazliet saklāks bija. Kaut kādu 5 centimetru saklāks. Nu, vietu apīt. Ai, tas vēl vien. Nu, kas tur? Kaut kāda super maza raudiņa vai, ka nevar paņemt. Nu, kas to tur valkās viena pēc otras? Vēl divas? Tā jau jāliek iekšā ūdens mums. Nav ko gaidīt. Vēl iegremdēšu te un tad jāskrien ielikt kādu ūdu. Jāizborē vēl gar zālēm. Šoreiz kaut kā veiksmīgi diezgan ātri dabūjām tās raudiņas dzīvās. Tās visas iepriekšējās reizes bija smagi. Tur pa vairākām stundām, kamēr kaut ko sadabūju vispār. Ja, ko tu vari redzēt, ka tie lakstiņi mazie svaigie, kas tad rēgojās ārā. Tas bija pagājušo gadu, mēs tur sēdījām makšķerējām, likām ūdas iekšā. Dziļums tur normāli 2,2, 2,3. Šogad viss ir aizaudzis zālēs pa gadu. Šita nav tas pats. Reiz tu izurbu visu pilns ar zālēm. Pagājušā gadu tad bija viss tīrs apakšā. Normāli. Mums labi? Jā, tīrs. Nākošais jāpamēr viņam bišķi tuvāk zālēm pieurpties. Te ir viss čikiniekā. Nu, re, tad tikai liekam iekšā. Ja es salstu asnēm kopā, uzsalst bumbuļi kaut kādu, un tu nevar to urbi vispār dabūt iekšā.
Te ir strīpā likts, jā. Tas jau nav ūdas. Te ir meklēt asari varbūt. Ting, 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 ting. Viss gājas rasta līnija. Ar to zāļu līniju. Nu, tad te kaut kam ir jābūt. Nekur, pagājušo gadu mēs bijām daudz tuvāk. Nekur. Te visur, kur šitās zāles, tur mēs jau sēdējām. Šodien jau vairs nevar ar plikām rokām. Diezgan salsta. Vējiņš arī tāds. Jā, ir jau atkal iesalis. Lielākos mīnusos salst iekšā tas spainis. Tomēr. Tā, tu būsi. Aba. Tak, visu. Tā, dzīvē. Tad tā bumbuls. Tas mums rauda izšāva. Varbūt arī raudiņi izrāva uzreiz. Ir. Velk. Tev ir. Maziņi. Traki maziņi. Nu. Nav nemaz tik maziņi. Ha! Ir pat, man liekas, ka būs mērā. Tā, iesim nomērīsim tūlīt. Nu, es minēju, ka būs 53. Cik tu saki? Jau 8 nokost, vēl? Kāds jau? Vēl. Pirms 8. Paga. 57, 58 apmēram. Bišķi kļūdījies. Bišķi pāris centimetriem uz labo pusi. Tāda sportiskā tieva, bet mērā. 55. 58. Tu teici 55. Kotās. Es teicu 53 no sākuma. Ielaidu, pagriezos, ir. Es skatos, ka tu ej prom, ko karogu keicā. Vai viņu uzreiz paņēmas? Uzreiz? Nu ko, otrais mēģinājums. Tā, celšu tāpatās 5 apgriezieni. 2, 3, 4, 5. Tā, nu jāsāk jau ķert raudiņas atkal. 3 raudas jau izlietotas. Vēl gintam jāuzliek ūda, jāiedod rauda. Tak, hop, būs ok. Gaidām nākošo. Jā, iepart arī. Ko baigi? Salmo līder? Jā. Baigus maža. Es to salmo universālu vai to tagad netaisu. Viņa tāda rupjā. Tāda vēl netaisu. Nu, kamēr mēs ar tām ūdām te ņēmāmies, dzīves pazudušas. Visi nolēdušas un gan jau kā aizgājušas projām. Nekas rezervīti jau mums vēl ir tur.
1, 2 raudiņas. Nu, viena izvilk, vienai iedod pa zobiem un klusums ir. Ai, atkal iedod. Nu, tur ir kaut kad tik smalka raudiņa, ka viņi to banāniņu nevar īsti paņemt. Tā jau no sākuma dabūjām mazās priekš ūdām. Bet, nu, kamēr likām ūdus, kamēr pieklusa, tā grūtāk. No tā vāliņa. Manējā tur vispār nekas nenotiek. Nu, šajā arī. Šito ir tik miniatūra, tāpēc jau viņas nevar iēst. Nē, vakar bija dzīvās divcīņas problēma, bija pareizā izmērā dabūt. Visas bija liels. Nebija tā kā uz pānu un nebija tā kā uz ūdeni. No tur, ja? Jā. Papildinājumi. No, aiziet. Kuram atvaļinājumu? Es saku papildinājumi, nevis atvaļinājums. Tā, nu, ko tu man tu izdarīji? Uh-oh. Pusik mezgoņ. Atnāc atpakaļ pie sava āliņa. Velku savus raudus. Jā. Pārliksim vienu ūdu. Un bišķi tālāk. Čik. Jau aizsalis. Nu, kā vajag. Visas atsaltas tie kukuri. Ai. Nu, nosita tā. Drausmīgi maziņi tā raudiņa. Tādas te miniatūras. Atkal pa zobiem. Tā ar pat tā nav. Te kaut kāda zāle apakšā. Gan zivtiņa, gan zāle. Vai, te ir diezgan zāle. Kaut kāda saulīte ar sāk līst ārā no mākoņiem. Tikai tās copas nav. Gintam tur zem baznīcas esot viena copa bijusi, bet pa tukšā līdaku copa. Nu, mēs tā gaidām tagad reku te vienu pārliku tieši ūdu. Tā, kur kaut kas bija apakšā. Nezinu, kas tāds bija. Tā redzēs. Vēl brītiņu pagaidīšu tais to savu ūdu ar pārlikšu izvilkšu no tām zālēm.
Tikko Gins atsūtīja video. 48 centimetri jālaiž vaļā. Cik tie ir? 2,7. 2,6, 2,7 apmēram. Nu, apmēram te tā kants arī ir. No 2,3 uz 4,5. Jāiziet te vēl, tu var tā kā bišķīt paiet uz malu, bet ar roku grūti saurbt te tik daudz. Rekri ir apakšā kaut kas. Tas ir asarīts. 100 punktu asars lejā. Galvīgās spēka nav. Kur arī apakšā ir? Kur ir? Asars. Sastrāpījis par īsto rindu tagad. Labi, negaidīšu iešu uzreiz pēc blitkas. Tad jau pāris sāliņģos izsteigāšu. Redzēs, sanāks, nesanāks. Otrā numura salmāšu tādu blitkiņu. Centījies uz maziņu. Balansierīt arī propēt. Jau vien noķer. Tā, kaut kā tā. Tāda baigais te klusums mums ir. Gintam izskatās, ka viņš dabūjis kaut ko vēl. Mājās ņemam. Mums tā nē. Vēl nav. Tā, rauda mierā. Rauda trako. Traka rauda. Tā jāaiziet. Vēl pa to kanti paurpties uz priekšu. Tagad Cintija aizgāja ar marmišku tur tos asarus. Mēģināt dabūt. Mums ne uz blitku, ne uz balansieru nekā nebija. Pagaidām, kamēr es te bumbulējos, ieliku savu otru ūdu. Varbūt, ka izšaus kaut kas vēl. Cintijai vēl vajag dabūt savu līdeku. Gintam izskatījās tur no tālum, ka ir vēl viena ņemama. Tomēr izrādās, jā, ka tie bija asari. Marmišku paņēma. Man nav liels. Maziņš. Pieklavēju viņš izķērās. Es, kad tur trokšņoja, viņš bija dusmīgs. Gins dodās vēl uz priekšu. Vēl tālāk. Mēs iesim uz otru pusi. Opa! Tā, kaut kas jādara lietas labā, lai to zivju un to copes dievu te pielūgtu. Tā, kur ir? Jā! Ir. Jāiepilina veiksmē. Un tad jāturpina ar cerībām, ka tas copes dievs būs šodien mums labvēlīgs.
Nu? Ņemsi? Nē, Nē? nē. Nu tad sēdi. Būs tā kā pagājušreiz jau. Nu tad sēdi, ķer zivi. Man 1,61 centimetri. Un viss, ja? Jā, un te pāris tukšie šāvieni. Kaut kādi 3 tukšie un 3 tukšie un 1,48 un 1,61. Ā. Gins izlaiž. Viņš teica, ka viņam tāpat ķeroties. Bez visādām šitām šamaņu lietām. Mēs gan iepilinās veiksmē. Hops. Uzlikšu tādu te balansierīti. Niknojas. Šitas ir visiem parādīs. Visām zivīm. Kur ir viņu vieta? Labs konjaciņš. Gins pat nezin, ko viņš palaida garām. Un tūlīt zivju dievu mums arī iedos zivis. Palaid visdziļāk. Tak, 2,5 metri. Te ir 3 dziļums no 2,5. Tā forši var redzēt vispār bez... nevalkot ārā. Interesanti tas, ka viņš to šito dubultā zīmē. Šitā gan šodien ceļo. Šitā bija ņemt. Kur? Šitā kaut kādā brīdī kaut kas viņu ir Gribējis. bet nav izšķēlis. Tā uzliku savādāk. Mazliet lielāku, bet tielāku. Te. Jāapkamāju, varbūt vienu negribu, otru gribu. Nevar zināt. Šitos te zīmuļus te trenē. Domā, šitās te? Nevajadzēs, re. Izrauj ārā. Jā. Arī. Caurums. Cik te ir? Tur ir 40. 43 būs, es sāku. 61 arī. To jau tu divas gan jau kopā saliki. Nav, tu ir parāds. Viena 30, otru 31 kopā 60. Laižam mūsu zīvis ārā, taisamies uz māju. Dzīvē. Viens tas asaris tur no tā asaru cauruma. Tas viss pārējie aizmuka, tikko sāku viņus tur mēģināt ārā dabūt. Viss raudiņas baigi maziņas. Nu tādas tīri priekš ūdām tikai. Tāds te izmēriņš maziņš. Tādas miniatūras. Dārgie skatītāji, laidīsimies uz mājām. Laiks jau šodien kapitāls.
Vispār ne vēja, nekā. Mīnusiņi. Tagad jūt, ka atkal nāk virsū pa dienu, tā kā bija mazliet siltāks. Jā, vēl sagaidīsim Gintu, ko viņš tur saķēris ir un dosimies mājās cept mūsu vienīgo līdaku. Vairāk mums nekā nebija. Ne uz balansieru, ne uz blitku, nekā nedabūjām. Uz ūdām arī bija klusums, par tukšie vairāk nebija. Tik tā vienīgā copīt no paša rīta, un tas arī viss. Tiksimies jau pavisam drīz jau. Atkal uz ledus. Noteikti. Noteikti. Vēl ledus ir biezs. Te var nourpties mēms, viņi to biezo ledu urpi tur. Cik caurums tu šodien izurbi? Ar rokas urbi? 25. Nu, 5 vēl varētu. Tos 30 izspiest, bet tad viss tad bija rokas metamas. Jāvelk ragaviņās. Uz nākošo gadu droši vien domāsim kaut ko par elektrisko. Te jau varētu vēl staigāt to asari, meklēt to kanti. Bet es nevaru vairs izurbt, man ir reāli bezspēks jau. Bet, jā, tiksimies nākošreiz. Čau visiem! Atā! Pusotru. 61.